Nu ko, līdz ar pirmajiem saules stariem noteikti nedēļas nogalē tiks atklāta grilēšanas sezona, tādēļ pāris padomi no uzturu speciālista, kā to darīt drošāk. Grilējot augstās temperatūrās, gaļā un zivīs veidojās kancerogēni savienojumi, un tādēļ gaļu ir būtiski iemarinēt. Varat to darīt ar eļļu, ar kefīru, ar citrus augļiem. Pirms cepšanas marinēto gaļu ir nepieciešams nosusināt, lai marināde nepilētu uz oglēm. Tieši tāpat tas attiecas arī uz treknajiem gaļas gabaliem, lai tauki nepilētu uz oglēm, jo arī tad vairāk rodas dūmošanās, kas arī veido šos kancerogēnos savienojumus ēdienā. Noteikti atceramies, ka mēs necepam tiešā liesmā, bet uz izkarsētajām oglēm. Tas process būs lēnāks, bet daudz kvalitatīvāks. Neēdam gaļu, kura ir ar melnajiem ogles gabaliņiem, nogriežam tos nost un tajā pašā laikā cepam mazākus gaļas gabaliņus. Grillēt mēs varam ne tikai gaļu un zivis, bet grillējam arī dārzeņus, varam grillēt tofu, sieru. Noteikti atceramies pievienot svaigos salātus, svaigos dārzeņus, jo tie būs pilni ar antioksidantiem, vitamīniem, minerālvielām un arī palīdzēs neutralizēt šos kancerogēnos savienojumus. Un, lai svētki neasociētos ar pilnumu sajūtu, smagumu sajūtu pēc svētkiem, tad pāris ieteikumi, kā mazināt pūšanos. Viens gaļas marinādē jūs varat pievienot rozmarīnu un savam ūdenim pievienot ingveru klāt. Vai arī marinādē varbūt nedaudz ingveru klāt. Vēl labs palīgs būtu ķimenes vai ķimeņu tēja, kas var palīdzēt mazināt arī gan smaguma, pilnuma sajūtu, gan to pašu vēdera pūšanos.